Nu, labvakar visiem, visā plašajā pasaulē. Mani sauc Inga Kļaviņa, esmu kompānijas APL Go izpildirektore, un man ir tas gods būt šo burvīgo cilvēku. Viņi ir mani līderi, es esmu viņu sekotāja, un man ir prieks censties un prieks sekot šiem cilvēkiem, jo es redzu, kā 3 gadu laikā jūs esat mainījušies. Kā jūs soli pa solītiem sperot uz priekšu, mainaties gan vizuāli, gan iekšēji. Tas viss ir jūtams. Kompānijā es nokļuvu tieši 3 gadus atpakaļ. Janvāra beigās paliek tieši 3 gadi, kā es nokļuvu kompānijā, un kā tad es nokļuvu. Daudzi jau, protams, ir dzirdējuši šo stāstu man. Tad bija lielas veselības problēmas. Bija ļoti grūti staigāt, ļoti sāpēja kājas, ceļgalos tieši. Pēc tam ar laiku pievienojās visas muskuļu un locītavu sāpes. 3 gadus es staigāju pie ārstiem, ārstējos, saņēmu gan blokādes, gan zāļu terapiju, gan visādus magnētus man lika. Nekas nepalīdzēja. It kā uz laiciņu, it kā labāk paliek, bet turpinot ārstēties, atkal aiziet viss pa vecam. Un tad, jā, vienā bezcerīgā dienā sēdēju, raudāju, pazvanīja māsa un sāka stāstīt, kad ir iespēja pamēģināt produktus. Nu, par cik zaudēt jau nav ko, jo es esmu tāds cilvēks, ka es pamēģināšu daudz, es esmu pamēģinājis daudz ko, visādus, gan uzturu bagātinātājus, gan visu kaut ko. Un, protams, piekritu, sākot lietot produktu ļoti ātri, es sajūtu, ka, ir tas rezultāts. Pēc pusotras nosūkātas paciņas, slaidu un stopu, kā parasti iesākām, ja, kā es jau te klausos visi stāsta, ka sākuši ar slaidu un stopu. Pēc pusotras izsūkātas paciņas, jā, tās sāpes trakās pazuda. Viņas mani vairs arī īstenībā nav atgriezušās pa šiem 3 gadiem. Jo tad bija tā, ka es nevarēju ne uzkāpt uz trepītēm. Es nevarēju staigājot, es skatījos visu laiku zem kājām, lai tur kaut kādi negludumi nav, jo katras kaut kāda neveikla kustība izraisīja šausmīgas sāpes. Kurš cilvēks to ir sapratis, izjūtis, tas saprot manu stāstu, ja. Tagad diezgan interesanti ir tā sēdēt un atskatīties uz visām tām problēmām, kas ir bijušas. Bija nespēks rokās, pannu nevarēja noturēt rokās, bija jātur ar abām rokām, lai varētu kartupeļus tur vai ielikt bļodā vai vēl kaut kur. Tad sāpēja tās rokas muskuļi visi, kājām muskuļi visi sāpēja. Tās sāpes arī ir pazudušas, jā. Ik pēc brītiņa viņas atgriežās, bet tas jau ir skaidrs, ka tas ir sāsinājums, un pārdzīvojot atkal to palielinu bišķiņu devas tiem produktiņiem un sūkāju vairāk viņus, un līdz ar to viss notiek. Pāriet sāpes atkal un viss turpinās. Tāpat ir pazudušas galvas sāpes, man bija tādas riebīgas, kas ik pēc laika tā iedūra galvā. Ārsts kā teica man, ka tās būs droši vien tās sāpes, ar kurām būs jāsamierinās visu mūžu. Jau diezgan sen, 20 gadu vecumā kaut kur apmēram, es iepazinos ar kompāniju Amway, kas mani arī diezgan labi, tur arī ir diezgan labi produkti, dabīgi produkti. Tur es arī sakārtoju savu veselību, es tajā laikā lietoju gan Amway produktus, gan arī dabīgos. Mūsu Latvijā ražotos bija tāds zviedru rūktais, kurš ir zāļu maisījums, uzliec uz spirta, jā, arī tādu esmu lietojis. Tad es salvejo pulverīti lietoju, kur ir samalti dažādi augi kopā. Arī tas ļoti labi veselībai palīdzēja, un kaut kādu laiku atpakaļ es biju sakārtojis savu veselību, man bija viss kārtībā. Tas bija kaut kādi, gadi 20 atpakaļ, ja. Un tad kaut kā par to veselību aizmirstās, jo ir taču tā ikdiena, un ir jāskrien, un ir jādarās, un tā veselība paliek kaut kur otrā plānā. Labi, tur paslimoja, it kā padzēra tos kaut kādus vitamīnus, ja, un pāriet. Bet mēs jau nedomājam to, ka tas viss kaut kur tāpatās krājās organismā. Ir uzturvielas, kuras mums ir jāsaņem katru dienu.
Tev ir jāsaņem noteikti skaists vitamīnu, minerālu vielas, organiskās skābes, mikro, makro elementi, lai visas organismu šūnas darbotos pareizi. Un šis, lūk, APL produkts ir tas produktiņš, kas mums to nodrošina. Viņš mūs apgādā ar nepieciešamajām uzturvielām, tāpēc visas tās šūniņas ir pāēdušas, visas šūnas ir laimīgas, un mēs paši arī topam laimīgi, jo, tas ir redzams, arī cilvēki ir, kas seko man Facebookā, ja. Jūs varat paritināt to lentu atpakaļ, diezgan atpakaļ, ja, 3 gadus, jo un īpaši par šitiem 3 gadiem ir ļoti daudz publikācijas nākušas klāt, ja, bet var redzēt visus video, kā es izskatījos kādreiz, kāda es biju. Tāpat vizuāli var redzēt gan arī no tā, kas no tevis nāk ārā, ja, jo kādreiz tur viens negatīvs nāca ārā, tad tagad ir daudz, es tā uzskatu, ka es jau esmu ļoti, ļoti labojusies, un no manis nāk ārā pozitīvais, staroju, jā, arī seja izskatās skaisti, jo mēs arī lietojam skaisto kosmētiku, lielisko beauty, kur arī mums palīdz justies lieliski. Un kaut kā tā, ātrumos pārskrēja pāri visam. Tu pieminēji kosmētiku. Jā, mēs tiešām izskatāmies savādāk, jo pēc bildēm var redzēt. Tagad, piemēram, ēterā jāiet, mēs uzpūšam, uzliekam kremiņu, uzpūšam savus līdzekļus. Un man izskatās, piemēram, kad man liekas, ka man izskatās, ka es esmu lietojis tonālo kremu. Bet īstenībā es jau tonālo kremu, es pat nezinu, kur viņš man stāv, jā, es uz Grieķiju viņu esmu atvadusi, bet es pat nezinu, kur viņš stāv. Tonālo kremu es jau nelietoju ļoti ilgu laiku. Jo pirmkārt, man nepatīk noņemt, ka vakarā jāņem nost un jāvēl tam ilgs laiks. Un tā ir forši. Dabīgi, seja izskatās dabīgi starojoša. Un es domāju, ka tev ir tas pats, vai ne? Par kosmētiku. Ļoti labi rezultāti, jo tiešām kosmētika ir ekskluzīva un to ražo Vācijā. Jā, kosmētika ir dievīga. Es gan esmu tas slinkais kosmētikas lietotājs. Es atceros viņu lietot tikai tad, kad es jau paskatos spogulī un es redzu, ka vajag. Un tad es aizēju, tad es izdaru visas procedūriņas, un tad kādas pāris dienas atkal viss ir kārtībā. Es lietoju tās pāris dienas, un tad man atkal kaut kā aizmirstās. Bet, kamēr seja izskatās labi, priekš kam lietot, bet ir jālieto katru dienu, es saprotu. Es apņemos, ka es kādreiz arī tā darīšu, noteikti pienāks tas klikšķis un notiksies, jā, bet, pagaidams, kamēr seja izskatās tiešām labi. Vēl kas ir, jā, tonālais krems, es arī to esmu ievērojis, es arī kādu laiku palietoju beauty dražēs. Un es pilnīgi jūtu to, kad vasarā, ja man parasti seja, ne tikai seja, bet viss ķermenis palika sarkans, pēc tam āda nogāja, un tu paliki atkal viss bāls, vai trakākais vēl, ka tur sāka kaut kas lobīties, ja, tad tagad jau 2 gadus es esmu novērojis, ka vasarā man nav tādu problēmu, un smuki iedegāda, un pēc tam tas iedegums saglabājās visu ziemu, un tas ir no tā beauty, es tā saprotu, bet arī es tā domāju, ka arī citas dražējas tam visam palīdz, jo ādā viņas tur ir, un tas pats laids ādu taču regulē. Beauty ir ļoti laba kosmētika, jā. Iesaku cilvēkiem, kas mīl sevi palutināt, jo tie rezultāti ir tiešām, uzreiz tu vari redzēt, kā uzklāja kosmētiku, kā tās grumbiņas visas izlīdzinās, kā seja sāk starot, un ir, tev atliek tikai uzpūst to duplikso, to 2 vienā pūšamo, un jau tu redzi, kā tev āda staro, visa kolagēns darbojās, viss notiek. Jā, tas tiešām ir fantastisks 2 vienā pūšamais tam. To katrai sievietei vajadzētu iegādāties no mūsu firmas, jo šeit Grieķijā esot ļoti karsts ir, un tas ir īpaši vajadzīgs, kad saulīt sāk spīdēt. Tu tikai uzpūti, tu aizej uz jūru, paņem viņu līdzi un atkal kā jūti, kā vajag tā uzpūt, un atkal tava seja tāda pati starojoša un laimīga, mitrināta tiek, un vīrs arī lieto kosmētiku, tāpēc viņš arī šeit blakus staro. Jā, stāv tieši.
Es, es pat teiktu, ne tikai jums Grieķijā, bet arī mūsu Latvijas augstumā šobrīd ļoti labi tas ir uzpūt un visa seja te uzreiz ir aizsargāta pret tiem saliem visiem. Jā, Ļoti mēs forši. lietojam arī ziemā to pošumu, abi divi. Katru dienu vajag. Nu, Mēs jā. apspriedām. Un Ļoti ko labi. vēl es esmu saņēmusi? Neskaitāmus komplimentus, protams, jo mans vislielākais rezultāts, kuru vispār es pat aizdomājusies nebiju, bija tāds, ka es pazaudēju 14 kg savu svaru. Jo bija man jau tā kā iesāks tas process stievēšanas, it kā man bija līdz 93 kg es biju uzaugusi, un tad es sapratu, ka nav labi, jo sākās tās veselības problēmas, ja. Un tad es sāku ar visādām sodu dzēru, un tad es tur badošanās visādas gāju, un Stokholmas diētas ievēroju, ja, bet, tas deva, to rezultātu, tik minimālu, ja. Un tagad, sākot lietot dražēs, es sāku sajust, ka kaut kas nav kārtībā. Drēbes paliek arvien lielākas un lielākas. Un, pērkot meitai 38. izmēru, es ar laiku sāku secināt, ka es arī viņā ielienu iekšā. Un tad man bija tāds brīnums, un tiešām uzlienot uz svariem, man bija tāds pārsteigums. Šobrīd ir 67 kg. 65 kg man bija 18 gadu vecumā. Tā kā... Sanāk, ne jau 14, bet 24. Jā, bet es saku, ka tie iepriekšējie bišķiņi pazuda jau tā kā, bija jau tā kā tas process iesācies, un sākot dražējas lietot, ja, es domāju, ka sakārtojās organisms, un organisms pats automātiski izmeta visu lieko, kas ir vajadzīgs. Viss tauki, viss sadega, jo pilnīgi jutās tas, tu jūti, ka lietojot, piemēram, aizdražējas, jā, tagad bija arī tie trakie svētki, visi Ziemassvētki, jaunais gads, protams, katru gadu, saki, vairāk tā es nedarīšu, un katru gadu, kad pienāk tie svētki, atkal ir galdi, jā, atkal ir ēšanas lielās, un tad es visu laiku sūkāju dražējas aiz. Un tad tu jūti, kad darbojās tas organisms, un tev ir jāiet uz toleti. Ja tā varēja visu vakaru nosēdēt, un tev nevajag uz to toleti. Protams, kur tas viss paliek? Uzkrājās, un tur tās riepiņas rodās. Bet tagad kaut kā automātiski viss notiek. Jā, pats galvenais, ko es gribēju piebilst, ka svārs neatgriežas. Viņš paliek tas pats. Varbūt bišķiņ, tur kaut kāds kilogramu plus mīnus viņš tā staigā turp šurp, kad svētki, un pēc tam pēc svētkiem atpakaļ atgriežas. Bet dēļ tā mums nevajag ievērot nekādu diētu, mums nevajag tiešām kaut ko tur ieturēt. Ideāli strādā produkts, mūsu ķermeni sakārto tā, mums vairs neko nevajag darīt. Mēs vienkārši turpinām lietot mūsu produktu, un svars kā bija, tā arī paliek. Kā tu viņu sakārtoji, tāds viņš arī ir. Tas ir galvenais. Tāpēc, ka ļoti daudz cilvēki lieto visādus, es nezinu, diētas, un sieva nesen arī gribēja pamēģināt kaut ko citu, ja. Loģiski nekas nesanāca, tāpēc, ka, diēta paliek diēta. Tev vajag tur stingri ieturēt to un to neēst, un šito skaitīt tur kaut kāds kalorijas, vēl kaut kas. Tas nav prāta darbs, teiksim. Un visvieglākais vienkārši ēst, kā mēs ēdam, lietot mūsu produktus, un viss notiek pats pa sevi. Tieši tā. Jā, tas bija arī mans lielākais klupšanas akmens, ka es esmu slinka. Es negribu tur taisīt tos atsevišķos ēdienus. Man vajag tā, lai es uztaisu visai ģimenei vienu, un viss ir kārtībā. Viss ir pēduši, viss ir laimīgi. Un es īpaši neko savā uzturā neesmu mainījusi. Jā, ir pazuduši kaut kādi trekni ēdieni, kas kaut kādi treknumi, ja, kur gaļas kaut kādi tauki, ja, tur, kur ļuma. Gribās vairāk tos augļus, dārziņus. Man bija vispār viens periods pirmajā gadā, kad es sāku lietot dražējas, kad vasarā man gribējās ļoti augļus, un tikai augļus. Man nevajadzēja ne gaļu, ne zivis, neko citu. Tikai augļus man gribējās. Un tad es tiešām arī pirku. Un es visu mūžu, man ir bijis dārziņš, man dārziņā izaug visi dārziņi un augļi, kas man ir nepieciešami, jā, un kaut ko mēs piepērkam veikalā. Tagad dārziņam vēl ir pievienojusies kūtiņa, kurā man izaug broileri, gaļa vistas,
kuru mēs ēdam visu ziemu, mums ir kaimiņi, kuri kauj cūkas, tad mēs ar viņiem barterā arī dabonam cūgaļu. Tā kā viss tas ir mums, tā kā savs, jā, veikalā vajag tikai tik daudz, kā ieiet tur kaut kādu pienu krējumu, bet arī par to es esmu domājis, ka vajadzētu atrast kādu saimnieku, no kura pirkt to īsto pienu, īsto krējumu, jo, tas, ko mēs saņemam veikalā, tas ir šausmas. Labāk par to nerunāt, jo tā ir ļoti gara un plaša tēma. Ja? Bet cilvēki, kas ir iedziļinājušies tajā, ko ēd, ja? Saprot, ka veikalā mēs šobrīd nevaram nopirkt vairāk neko labu. Jo tie paši augļi, viņi ir apstrādāti ar konkrētām ķīmijām, lai viņš nokļūtu veikalā. Ja? Un tāpēc es arī izvēlos vienmēr pirkt vai pat izaudzināt, vai pirkt no vietējiem zemniekiem, kas šobrīd ir ļoti, ļoti aizgājis arī Latvijā. Es zinu, ka daudz cilvēku tā dara. Un tā kā cenšamies atbalstīt vietējos un dot sev labāko. Tieši tā. Gribētu par to arī runāt mazliet, ka mēs arī katru piekdienu ejam uz tirgu un iepirkamies no vietējiem, tie, kuri paši ražo pareizi. Ražo paši savus gan apelsīnus, gan mandarīnus, kurmu ieroto, pēc tam rieksti, riekstus un tā tālāk. Tā kā labāk iepirkties tur nekā veikalos, mēs nezinām, no kurienes tur atvesti, cik ilgi viņi stāvēja, ar ko viņus apstrādāja, kā viņi tur nokļuva, no kuras valsts un cik vispār sarežģīs tas process piegādes un kur viņi stāvēja iepriekš, neviens nezina. Tā kā vislabākais variants, protams, kā atbalstīt savējos un tiešām ēst tos produktus, kuru mēs tiešām gribam un redzam, ka tie ir labi produkti. Veikalā var aiziet vienkārši paskatīties uz cenām un nopirkt to pašu tirgu. Var pirkt to, ko vajag. Tieši. Jā. Bet... Ko citur nevar nopirkt. Jā, mēs ar dražējām sajūtam daudzas lietas, ko mums vajag ķermenī. Varbūt mēs šo caur dražējām un caur sevi, jo mēs esam auguši par šiem 3 gadiem, kā māstam arī mēs. Mēs sajūtam tos produktus ķermenī, kas mums ir vajadzīgi. Tieši, jo tu pamosties no rīta un tev liekas, ka tev gribās, piemēram, bietes šorīt no rīta brokastīs, un tad ēdam bietes. Jāklausās savus ķermenis. Jālieto dabas dotas šīs dražējas dabas dotas, pie kurām ir strādājuši zinātnieki 30 gadu garumā, izstrādājuši šo tehnoloģiju, kur tiešām ir unikāla pasaulē. Ja cilvēki var atveseļoties no tik daudz slimībām, tad tas ir ko vērts ieklausīties un tiešām sākt padomāt par savu veselību. Un es vēl gribēju pateikt, Inga teica, ka viņa janvāra beigas iestājas kompānijā. Mēs sanāk jau lietojam, es jau lietoju jau 4 mēnešus, un man bija ļoti labi rezultāti pēc 3-4 mēnešiem. Tāpēc mēs arī zvanām Ingai, un tāpēc arī piedāvājam, jo mēs paši pārliecināmies par to, ka produkts strādā. Mēs nekad neieteiktu produktu, kurš nestrādā. Un sevišķi saviem radiem un paziņām un draugiem. Tā kā produkts strādā 100%, vienīgais, kā kuram cilvēkam vajag varbūt bišķiņ mazāk vai vairāk laika, jo tās problēmas ir aizlaistas tik tālu, ka, mēs nezinām, piemēram, man jau 25 gadus sapēja šausmīgi mugura, tur jau ārsti nevarēja ar ko palīdzēt. Tā kā iedomājieties, kā pa īsu laiku, piemēram, ja cilvēks grib pa nedēļu sakārtot savu veselību, tas nav iespējams. Kaut arī ieraudzīt pirmos tos rezultātus, vajag laiku. Tā kā vienkārši pērkam, lietojam mūsu produktu, un jo vairāk tu lietos no sākuma, jo ātrāk tev būs tas rezultāts.
vienkārši. Jā. Inita pieminēja, kad lietojam dabīgos produktus. Dabīgie produkti, tas ir droši vien zāļu tējas un zāles, ja? Bet, iedomājies arī to, ka katra tev tā zālīte ir pareizi jāapstrādā. Tev viņa ir termiski pareizi jāapstrādā. Pēc tam viņa tev ir jāuzglabā tā, lai viņa nezaudētu tās savas īpašības. Kas ir lielisks dražajā, ja? Ka tur no auga ir izņemtas visas tās uzturvielas, kuras ir tajā augā iekšā. Viņš tur ir iekšā šeit augu ekstraktu, izņemts no auga šūnas, ja, no kodols pareizi atdalīts un izņemt no šūnas tie ekstrakti un ielikti šajā mazajā dražeiņā, kas ir ne jau vienkārši cukurs, ja, ar cukuru savienot kopā. Nē, tas ir kukurūzas, sīrupa, cukurs, kurš ir vajadzīgs mūsu organismam. Tieši, ja? Tas nav kaut kāda karamele, kas ir tur kaitīga veselībai. Viena dražēja satur tikai, kā tur bija, 0,05 grami cukura. 0,7. Jā, 0,7 gramu cukuru. Lūk, un mēs dienā drīkstam 50 gramus pēc PVO rekomendācijām, ja? Tātad mēs dienā varam... Jā, tur jau tā lieta, ka... Un šādu te dražēņu, ja, paliekot zem mēles, mēs arī sagaidām tos ātros rezultātus, jo viņš jau iedarbojās gan kā sistēma, ko pilinām, ja, kad ātrā palīdzība atbrauc pirmais, ko dod mums sistēmu, vai liek zem mēles šūkāt to validolu, ja, sirdī. Tāpat mēs savas dražējas liekam zem mēles, un tāpēc mums ir tie ļoti ātrie rezultāti, kurus īpaši var redzēt pēc aisa, kurš pārtrauc dedzināšanas, visādas skābās garšas mutē un visu kaut ko tādu. Vēl ko es gribēju piezīmēt par šiem 3 gadiem, ja? Es esmu tik daudz apmeklējusi dažādus webinārus, kur mums ārsti stāsta, kā pareizi lietot dražējas, kas ir labāk, kas nav labāk, ja? Šie 3 gadi, ja, ir aizgājuši tik daudz attīstībā, manā pašas attīstībā, ja, es uzskatu, ka es mācījos skolā, es ieguvu izglītību, es mācījos arī augstāko izglītību, ja. To gan es nepabeidzu, jo es nespēju savienot nakts darbu ar augstskolu, bet es arī sapratu, laikam tajā laikā jau, ka tas viss man nav vajadzīgs. Man nekad nav noderējusi ne Pitagora teorēma, ja, ne tur kaut kādas kvadrāta saknes vai vēl kaut kas, ja. Es saprotu, ka tajā laikā tas bija vajadzīgs, lai darbotos manas smadzeņu šūnas. Es būtu priecīga, lai maniem bērniem arī viņas vairāk pakustinātu, ja, jo šī brīža apmācības sistēma ir bišķi savādāk. Bet tajā pašā laikā, ja, tev nav interesanti tas, ko tu mācies. Savukārt šobrīd, ja, es apmeklēju visus tos webinārus, kuri man liekas interesanti, kas ir gan tavai pašizaugsmai, gan tavai attīstībai. Un es uzskatu, ka tā ir daudz lielāks ieguldījums tavā labā nekā tie gadi, ko es pavadīju skolas solā, jo tur man nemācīja to, kas man dzīvē būs nepieciešams. Mani nemācīja nekā pareizi ēst, nekā pareizi tur dzīvot tālāk. Ja, piemēram, arī es 25 gadus, gandrīz 25 gadus aptuveni, ja, tas tā kopā ņemot, lietoju pretapaugļošanās hormonālos preparātus, ja. Un man neviens par šiem 25 gadiem nebija teicis, ka man ir jādzer arī klāt aspirīns. Tas ir C vitamīns, ja, lai tev tur neveidotos kaut kāda trombe vai vēl kaut kas. Un viņi bija, jo tikko es pārtraucu lietot šīs tabletes, es izjūtu tās drausmīgās sāpes, kā man likās, ka man pilnīgi vēnas pārplīsīs, ka tie trombi laikam tur šķīd ārā, ja, un jaucās uz visām pusēm. Ja, tas vienkārši nebija aprakstāms, ja, un kaut kā ir tā, ka tie ārsti to būtiskāko no mums tā kā noklusē par profilaksi. Vai kāds ir dzirdējis vispār no sava ģimenes ārsta, ka mums ir vajadzīga profilakse, lai tu neslimotu, ka tev ir jāiet. Ir sevišķi pēdējā laikā profilakse vispār mums ir pazudusi kā tāda, ja? Mēs vai nu ārstējamies, vai nu sēžam mājās, vai nu neko nedaram, ja? Tāda lieta kā profilakse ir pazudusi, ja? Un ja tu pats par to neinteresējies, un ja tu pats to nedari, tad tu arī viņu nesaņem, ja?
Tāpat par tiem parazītiem, ja, daudzi smiesies, bet tajā pašā laikā man pašai ir bijušas palīši kādreiz savā laikā, ja. Es esmu redzējis, ka suņiem ir cērmes, ja, es esmu redzējis, ka cilvēkiem nāk tārpi ārā. Gan no acīm, gan no ausīm, kur nu kuram, ja. Nu var smieties, var darīt da jebko, bet tas ir, un to faktu neviens nenovērsīs, nenoslēps, ja. Nu vienkārši ir lietas, kuras ir jāsaprot un jādara. Tāpat, jāapzinās, ja, ka šobrīd mēs lietojam tās pašas tabletes daudz lietoja, ja. Tur iekšā mēs nezinām, kas ir tajās sastāvos, ja, un tur var iebarot da jebko. Bet tajā pašā laikā, ja tu par to interesējies, es nezinu, man liekas, ka jo tu vairāk iegūsti informācijas, jo vairāk tu saproti, kas tev ir nepieciešams, kas tev nav nepieciešams, jā, un, piemēram, mani vairāk neviens nepārliecinās, ja, ka kaut kāda pote man būs labāka manam organismam nekā dabas vielas, jo mēs dzīvojam vienā frekvencē ar dabu, mēs esam dabas būtnes, ja, un dabā, es varu pateikt šobrīd, kad ir viss pilnībā, lai nodrošinātu mūsu organismu, un tas darbotos ļoti labi. Un es ļoti daudz esmu lasījusi cilvēkus, kas ir, stāsta, jā, bet tur var pārdozēt. Jā, es zinu, es pati esmu pārdozējusi, es savā laikā dzēru ķimeņu tēju, cerēdama, ka tādējādi man vairosies piens, ar ko barot bērnu, ja. Un es dzēru viņu tik ilgi, kamēr man tagad ir tā, kad iedzerot ķimeņu tēju, man uzreiz ir automātiski caurēji. Tas ir tas pārdozēšanas efekts, jā, organismā. Un, jā, ir grūti. Tu taču nezini, cik tur tieši tās vielas ir iekšā, bet tāpēc ir jauki paņemt šo pašu mazo dražeņu. Tur viss ir sabalansēts. Tur cilvēki, zinātnieki strādāja 25 gadus, lai saprastu, kādi augi ar kuriem darbojas sinerģijā kopā. Kurš pastiprina kura darbību. Tur ir viss jau gatavs. Vienkārši tev atliek izņemt no blisterīša un palikt zem mēles. Kāpēc to neizmantot? Ieklausieties, cilvēki. Tas tiešām ir ļoti vienkārši. Un mēs jums galvenais, kad palīdzēsim iemācīties to darīt, mēs palīdzēsim, pastāstīsim, kā ir. Ja mēs nezināsim atbildi, mums ir kam pajautāt tālāk, jo mums ir gan daktori, kas darbojas šajā kompānijā ar šiem dražējām, gan mums ir augstāk stāvoši līderi, kuri visi ir atvērti un gatavi mums palīdzēt, ja mēs kaut ko nezinām. Tā kā nav jau problēma. Galvenais ir spērt to solīti un iesākt. Un tad jau viss aizies. Būsiet tikpat svaidīgi un laimīgi kā mēs. Galvenais ar mūsu dražējām nevar pārdozēt. Tā kā ar Jā. ķimeņu. Tieši tā. Tas ir visiem vecumiem, arī zīdaiņiem. Zīdaiņiem, piemēram, izšķīdinam dražēs ūdentiņā, un tad ar pipetīti pilinam, tāpat kā arī dzīvniekiem. Mēs dzīvniekiem arī dodam savas dražēs, un arī viņi saņem pareizos mikroelementus un vitamīnus. Jā, uz dzīvniekiem izbaudīts un izmēģināts viss, un dzīvnieki joprojām dzīvi veseli. Un priecīgi, tāpēc, ka izglābti no dažādām situācijām, kuru mēs jau domājam, jau viss. Tā kā bez ārstiem, bez nekā, mēs jau paši krietnu laiku, ap 3 gadiem, burtiski neejam pie ārstiem, pa sikumiem kaut kādiem, tā kā cilvēki, piemēram, skrien tur ar temperatūru un tā tālāk. Mēs jau paši tiekam galā ar saviem produktiem. Jā. Tas ir baigi. Un arī jums varam pie ārsta tik pēc zīmes aiziem. Tieši tā. Man vajadzētu tagad iziet analīzes, pārbaudīt arī, it kā pēc laika vajadzētu tur pārliecināties. Bet, ja es jūtos vesela, negribu es tērēt to laiku un iet pie tā ārsta, tur pie tiem klepojošiem un puņķojošiem cilvēkiem, gaidīt rindās, ja. Man ir cits kaut kas, ko darīt. Es jūtos labi un man viss ir kārtībā. Bet bija arī, kur es pagājušajā gadā jūtu, ka kaut kas nav kārtībā. Jā, un es kā gadu aizgāju izmeklējumu pie ginekoloģijas, jā, un viņa man nosūtīja uz ultrasonogrāfiju 5. decembrī, ne pagājušā gada, bet jau aizpagājušā gada skaitās.
Aizgāju pie dakteres uz ultrasonogrāfiju, un viņa man pastāstīja, ka man ir dzemdē cista gandrīz 4 centimetri. Un viņa man deva 3 mēnešu laiku, jo viņa zina, ka es lietoju šīs dražējas, arī viņa pat ir par viņām informēta, un viņa ir pamēģinājusi tā dakterīti man. Viņa man deva 3 mēnešu laiku, tā kā sakārtot. Viņa saka, ja tev ir iespēja parādīt tā kā savas dražējas, kā darbojās. Es arī 3 mēnešus citīgi viņas lietoju. Es lietoju Power Woman, sieviešu dražējas un vīriešu dražējas. Power Man, kas atbild arī par visu apakšējo daļu ķermeņu. Tad vēl altiņu, kas mums ir pret alerģijām un limfas tīrītājs, un melsu, kas mums ir pret parazītiem. Un 27. martā es biju uz atkārtoto ultrasonogrāfiju, un viss tur bija tīrs, visas cistas pazudušas, viss iztīrījies, ja, un Super. es nezinu, kāpēc lietot kaut kādas tur antibiotikas vai vēl kaut ko, ja es varu tikt galā ar lieliskiem dabas produktiem. Tāpat vēl viens fenomens ir, ka ir pazudusi heliobaktērija, kuru man konstatēja 3 gadus atpakaļ. Un tad man piedāvāja 3 mēnešu antibiotiku kursu, jo savādāk viņas no organisma nevar dabūt ārā. Un tagad es biju uz pārbaudi un parādīju, ka nav man vairs tās heliobaktērijas. Tā kā arī ar tiem dabas līdzekļiem mēs varam, redziet, arī tikt galā ar tādām problēmām. Ja? Ka jau paskatās, protams, mūsu partnerīšu rezultātus, ja, kur Izrēlā mums viens partners dzīvo bez kuņģa, kuram netīšām izgrieza ārsti pēc kļūdas pēc kuņģa, iedomāja, ka tur ir ļaundabīgais audzējs, un beigās izrādījās, ka tur ir labdabīgais audzējs bijis. Un tagad cilvēks jau 5 gadus, ja es nemaldos, 5 gadus jau dzīvo bez kuņģa. Tikai uz mūsu dražējām pārsvarā, jā, viņš lieto tur kaut kādu mannā putriņu vai vēl kaut kādu putru, lai viņam vienkārši barības vats nepaliktu ciets. Bet tā viņš pārsvarā pārtiek no mūsu dražējām. Un ja jau cilvēks var bez ēdiena, tas jau vien pierāda, ka bez ēdiena tu vari izdzīvot. Kāpēc ne? Un vēl ir viens pozitīvs moments, par kuru mēs šodien neesam pieminējuši, un tas ir tas, ka mūsu kompānija piedāvā arī stāstot par šiem mūsu brīnišķīgajiem produktiem nopelnīt. Un tas ir ļoti liels faktors mūsdienās iegūt neatkarību un arī maciņām labumu no šī visa. Un galvenais tā ir brīvība. Aicinām tad savā komandā apzinātus cilvēkus, kuri grib mainīt kaut ko savā dzīvē, kuri grib sasniegt lielus rezultātus, un mēs tiešām esam tie cilvēki, mēs ar Aleksandru un Inga, kas var jums palīdzēt augt, un jebkurš no APL Go, es domāju, ir tāds, jo mums ir svarīgi palīdzēt viens otram, jo mums ir svarīgi, lai jūs varētu sasniegt rezultātus. Gan veselībā, gan nopelnot, gan personīgajā dzīvē. Mēs viens ar otru nekonkurējam, kāds ir citās kompānijās. Un galvenais, kas mums nav jāpērk daudz produkti, lai strādātu. Var vispār nepirkt produktu sākumā, pieregistrēties kompānijā un jau sākt aicināt cilvēkus. Un no nopelnītas naudiņas jau tad variet nopirkt sev produktus. Jā, ir ļoti patīkami, ka tu ieej back office'ā un tev iekrīt tur skaties, ir naudiņa, atkal ir naudiņa, ja? Un viņi tikai krājās, pēc tam tu vari pirkt produktus atkal par to naudu. Kāpēc ne? Jā, un mums vēl ir tāda lieta, ka, ja tu pēc putras kafijas, tad mums maksā par to vēl atpakaļ naudiņu. Un tas pie mums kompānijā ir savādāks marketinga plāns. Ja jūs interesē, jautājiet, visu pastāstīsim. Tas ir ļoti izdevīgs, lai pelnītu. Un galvenais ļoti viegli strādāt. Arī. Viegli strādāt, bet jāstrādā ir. Tieši tā. Tieši tā. Tas nenotiek. Bez Jā. pūlēm. Es arī ļoti priecājos par māsu, jo viņa ir ļoti augusi savā izaugsmē, ļoti labus video māk sameklēt un ielikt un sataisīt, un par produktiem ļoti labi. Tā kā ejiet, meklēt informāciju, viss ir pieejams, un gan viņas lapā, gan manā lapā, mūsu lapā. Jautājiet,
un tad jums tiks atbildēts. Tieši tā, Visiem, gaidām rītus komandā. visiem laimi, mīlestību, veselību. Labi. Atā. Atā! Visiem gan. Atā.